Jā, paldies jums arī, Rolands Parasiks Persiņš. Lūdzu, jums vārds izteikšanai. Jā, es gribētu izteikties par šo jautājumu. Un es uzskatu, ka tā ir tāda muļķīga cerība un muļķīga ilūzija, ka mēs tagad varam runāt par to, kad ja mēs reorganizēsim un savienosim šīs skolas, mēs nevaram cerēt, ka mēs iegūsim kaut ko labāku, jo mēs zaudēsim daudz labāk, kas ir gadu laikiem kultivēts, jo abām šīm iestādēm ir gadiem kultivēts kultūra, tradīcijas, un daudz kas cits, un pats šis moments, ka mēs savienojam divas iestādes ar dažādām mentalitātēm, negarantē nekādas iespējas, kad šis jaunradījums būs kaut kas labāks, vai mēs no kaut ko no tā iegūsim. Mēs no tā tikai un vienīgi zaudēsim. Ja? Un nav jau pretenzija par to, kad šīs skolas ir jāsavieno. Visiem ir pretenzijas tikai par to, kā un kādā veidā šīs skolas tiek savienotas. Izskanēja pat tāds termins, kad bērni var tikt izmest uz ielas. Ja? Un, diemžēl manā uztverē jaunā šī reorganizācija par to paredz, jo tur ir rakstīts, ja ir klases, kurās ir mazāk kā 15 bērni, jaunizveidotās skolas administrācija izlemj, ko ar viņu darīt. Un, ja viņi neuzņem viņu pie sevīm, tad tieši tas notiek. Un, ja Jaundubultu skola tiktu pievienota Pumpuru skolai, tad mēs no šī punkta visticamāk izvairītos. Un, vērojot arī visu šo notiekošo, man ļoti uzkrītoši ir tieši Pumpuru skolas absolventi. Ja? Un, ko tas tieši nozīmē? Tas nozīmē to, ka tie cilvēki, kas ir mācījušies šajā skolā, viņi neuzskata sev par Pumpuru skolas skolēniem tikai brīdī, kamēr viņi tur mācās. Tas liecina par to, ka šī skola tevi saista uz mūžu un ilgus gadus. Un pie šīs reorganizācijas mēs tagad šīs saiknes nogriezīsim ar nazu. Un manuprāt, tā ir tāda milzīga vērtība iestādēji, kad viņi tiek atbalstīti ne tikai no iekšienes, bet no ārienes. Tā ir tā kā organizācija, ja, kur biedri kļūst par lojāliem biedriem uz mūžu. Un, ja mēs arī paskatāmies pasaules kontekstu, ja, tad, kas ir slavenākās izglītības iestādes, tās ir Oksfords, Cambridge un citas universitātes, un viņas ir gadsimtiem vecas, un viņas ir vecākas par daudzām pilsētām. Starp citu, arī Pumpuru vidusskola ir vecāka par pašu Jūrmalu kā tādu. Ja? Un kas šīs skolas padara izcils par to, ka viņām ir bijis šis laiks, ka viņam ir bijis iespēja šīs tradīcijas kultivēt, attīstīt, turpināt, pilnveidot un tā tālāk. Pareizi arī vecāki norādīja par ilgtermiņa plānošanas dokumentiem. Nevienam nav noslēpums, kad mēs varam uzdot jebkādu jautājumu par ielas remontu vai kādu būvniecību Jūrmalā un vēl kaut ko, un visi vienprātīgi atbildēs mums, ka tas ir ilgtermiņa plānos, ka ir 5-10 gadu ilgtermiņa plāni, kur mēs plānojam katras bedrītes remontu Jūrmalā. Tai pašā laikā mēs vislielāko un vislabāk funkcionējošo izglītības iestādi Jūrmalā spējam pieņemt lēmumus un mainīt dažās dienās. Un arī man tāpat kā vecākiem tas liek domāt par to, ka šīs sarunas par šādu reorganizāciju ir bijušas iepriekš, bet diemžēl viņas ir bijušas slēgtas un viņas ir bijušas kulāros. Un ir tikts pieņemts kaut kāds lēmums, kurš vienkārši pašreiz šeit tiek īstenots. Un esmu bijis deputāts jau diezgan ilgus gadus, un es jau tagad zinu, kā šis lēmums beigsies, kurš to atbalstīs.
un kurš ne. Un tāpēc noslēgumā es gribu pateikt milzīgi paldies vecākiem par nostāju. Gribu pateikt milzīgi paldies absolventiem, kuri iesaistījās šajā cīņā. Un gribu jums atvainoties par daudziem saviem kolēģiem, kuriem ideja un ilūzija par varu un varbūt tās nauda ir aizmiglojusi acis un kuri šajā apmātībā pieņem šādu lēmumu. Un man ir ļoti žēl arī noskatīties, ka bijušā Pumpuru skolas direktore Irēna Kausaniece ar vieglu rokas žestu ir gatava upurēt ilgus gadus ieguldīto darbu. Paldies!